Latvijas vecākajā privātskolā Gaismas tilts 97. Man ir 7 gadi un es mācos 1. klasē un manu skolotāju sauc Madara Dubrovska. Es jums pastāstīšu latviešu tautas pasaku Saule, mēnesis un zvaigznes. Vecajos laikos mīrā saulīte šķīrusies no bargā pērkona un apņēmusi par vīru spožo mēnesi. Ilgi sadzīvojuši, laimīgi, nešķirami, reizē gājuši gulēt, reizē dzēlušies, piedzīvojuši arī daudz bērnu zvaigznes pie vakara debesīm. Bet te kādu jauku rītu saulīte pamodusies redz, vīra nav. Nu sākšu uzmanību, celdamies rītos agrāk nekā parasti. Mēnesnē bērnis ieskaties pērkona meitā rīta zvaigznē. Sirds saulīte iedevusies greizsirdībā, tomēr viņa cietusi klusi. Mēnesis palaidis vakaros, kad sieva aiziet gulēt klusiņām, pieceļus un aiziet aplūkot. Vecais pērkons padzirdējis, ka šī meita pinoties ar palaidu. No abu skaudu dienu pārsteidzis un celcis dusmu zibeņus. Beigās pērkons mēnesi uzveicis, pārcirtis tam vaigu. Un tagad, kad mēnesis bieži vien parādas pie debesīm, izskatās kā pušu cirsts, un rīta zvaigzne gaužas sastaras, tik lai mēs tās redzam ik zālītes stiepā. Tagad es jums pastāstīšu anekdoti. Jānīca Roma iet pastaigā. Jānīca uz zemes ierauga 100 eiro. Grib pacelt. Omīte saka, neko no zemes nedrīkst celt. Atpakaļceļā Omīte nokrīt. Prasa Jānīti, palīdzēsi piecelties? Nē, neko no zemes nedrīkst celt. Tagad es jums pastāstīšu atgadījumu par dziesmu un deju svētkiem. Mana tante, mammas māsa ir piedalījusies daudz deju svētkos, un vienā no tā viņai bija jāpārvalk viss tautas taps, veiste, krekls, svārki, vainags un pastals jāpārvalk uz kurpēm. Pēdējā koncertā, pēdējā pārdiepšanās reizē, viņa pati sapinās savās pastāvās. Saprata, ka dejas laikā nepaspēs pārģērbties un atlikušo visu koncertu nodejoja ar vienu pastavu un vienu kurpi. Paldies par uzmanību!